kad palīdz grupas skolotājām identificēt, tad saskata tos virzienus, kam varētu pievērst uzmanību, jo šeit mazliet arī jāsaprot tā specifika, jo mēs ļoti labi zinām, ja, piemēram, man nav šo zināšanu, un, teiksim, bērnam ir jāpalīdz to skaņu R izrunāt precīzi, es varu iemācīt runāt ar kaklu, izrunāt skaņu R, un tas vēl daudz sarežģītāk pēc tam skolotājiem un logopēdam dabūt uz to mēli. Tātad mēs arī strādājam intensīvi pie tā, gan ar darbu ar vecākiem, gan arī pie tām konsultācijām, cik daudz es kā grupas skolotāja varu un ko es varu šajā konkrētajā gadījumā ar šo konkrēto bērnu darīt arī individuāli. Starp citu, es raidījuma sākumā tādu kā tēzi izteicu, ka bērnu, kuriem ir nepieciešama runas korekcija vai logopēdisks atbalsts, Latvijā kļūst vairāk, jo tādu frāzi es esmu dzirdējis no speciālistiem iepriekš runājot par logopēdijas tematiem ģimenes studijā. Vai jūs tam varat piekrist, jūsu novērojumi par to liecina? Jā. Tiešām tā ir, tam ir skaidrojums?